Es speciāli sāku ar to, ko teicu iepriekš. Un, protams, ļoti daudz kas ir mainījies. Tur pamanījāt bija mazs cilvēciņš. Tagad mēs ar viņu izlemsim tāpat kā agrāk. Cilvēciņu risinām tieši tāpat kā iepriekš. Tikai neviens tur nav neizstrādājams, tur arī ir instruments. Tagad mēs cilvēciņu risināsim tieši tāpat kā tur, kur ir instruments. Tagad pats izstrādājums būs cilvēcisks. Tur ir visādas nianses. Vienkārši tāpēc, ka izrādījās, ka tā ir precīzāk. Šis ir labāks risinājums. Cilvēciņu, starp citu, mēs izmantojam tieši šeit, šajā slavenajā 4. vienā solī, tajā pašā brīdī, kad sistēma pārkārtojas. Mums ir jātransformē sistēma līdz izšķirošajam brīdim, mēs to esam izveidojuši tā, kā tie ir sākotnējā sistēmā. Pēc tam dodam komandu, ka viņi kaut ko maina. Pēc tam sistēma jau ir kļūsi citādi. Bet principā viss pārējais palika tāpat kā bija. Un tas patiešām ir darba programma plus informatīvais fons plus psihofizisko faktoru vadība. Kopējā ideoloģija, kāda tā tika izstrādāta jau 40. gadu beigās. Principā tā palika tāda, kā tika teikt šeit. Šeit vēl ir daži nianses, kas saistītas ar kritisko pretrunu maiņas paņēmieniem. Es speciāli līdz šim centos tos nepieminēt, tikai tā nejaušās sarunās pieskāros. Šeit uz tiem tiek likts akcents kā uz vienu no pašiem svarīgākajiem instrumentiem. Bet tas ir 1974. gads. Jau 77. gadā no tiem bija palikušas tikai vājas norādes, lūk, šajā licejā un tālāk paņēmieni. Tie ir palikuši vēsturē, tie ir palikuši kā fantazēšanas paņēmieni. Mēs tos pieminam, mēs ar tiem strādājam. Parasti skolā šeit vai trenēt izcēli, bet ne vairāk. Tā trīs kā zinātne nepārtraukti attīstās. Tātad pastāvīgi parādās kādi jauni momenti, aiziet kādi veci momenti, paliek kopējā kanva, paliek kopējā struktūra, teorijas skelets paliek, bet bez attīstības. Būtu smieklīgi, ja mēs šodien uzvestos tieši tāpat kā Heinrichs Solo pirms 35 gadiem. Droši vien konservatorijā kaut kas nebūtu kārtībā. Tā vajadzēja pateikt. Lūk, uzdevums par krītošo stikla bumbiņu. Jūs sapratāt, kāds ir uzdevuma būtība, vai ne? Jūs sapratāt, kā tas tiek atrisināts? Manuprāt, tas ir diezgan uzskatāms uzdevums. Labi, mēs neko neatvērsim. Leduskapis. Jūs nopirkāt labu gabaliņu svaigas gaļas. Viņi to ielika leduskapī. Un tas viss notika piekdienas vakarā. Un jūs aizbraucāt uz brīvdienām. Jūs atgriezāties pirmdien. Un visi jums saka, ziniet, man šķiet, mums nebija elektrības. Apmēram no sestdienas vakara līdz svētdienas dienas vidum tās nebija, bet pēc tam atkal parādījās. Un, kad stāsta par Koreju, es nesaprotu, kā viņiem var nebūt elektrības. Korejā tas notiek laiku pa laikam. Tāpēc mums šī problēma ir aktuāla. Jūs atverat leduskapi, tas atkal ir sasalis, viss kārtībā, viss tā, kā jābūt. Bet jums ir aizdomas, ka šī gaļa iespējams bija mazliet tāda. Un te pastāv risks, vai nu apēst to pašam ar visām iespējamām problēmām, vai arī atdot to savam sunim, ja jums tāds ir. Vai arī, lai sniegtu viņai roku, lūk, vai arī izmest ārā. Tāpēc dabiski rodas uzdevums izveidot sistēmu, kas precīzi noteiktu, vai leduskapis ir atkausējies vai nē. Un sistēmai jābūt ārkārtīgi vienkāršai. Sistēmai jābūt tādai, lai to varētu viegli izveidot.
Visādi taimeri, termometri ar atmiņu, tas viss nav saprotams. Visvienkāršākais risinājums – tie ir mazi cilvēciņi. Dodiet komandu mazajam cilvēciņam, izveidojiet tā, lai temperatūras maiņa novestu pie kaut kā līdzīga izliešanai. Es jau visu pateicu, jā. Ja viņš nepateiks. Jūs tikai paskatījāties, kā tas tiek darīts. Jūs tikko bijāt lekcijā, tālu no pasniedzēja kursā. Paldies! Pateicoties organizatoriem, mēs tā atbraucām. Jā. Jā, sistēmai jābūt perfektai. Tas nozīmē, ka sistēmā ieviest kaut ko jaunu it kā nav interesanti un negribas. Piemēram, mēs sasaldējam ledu sienu. Tā gūst un uzliek virsū. Jau siltāk. Sanāk smieklīgi, vai ne? Kaut kas līdzīgs zemeles termometram, neatgriezumiskam termometram. Ja temperatūra paaugstinās, pēc tam nokrīt, tāpat viss aiziet uz leju. Vienkāršākais variants, ja tādi termometri ir. Nē, izdomā tā, ka ūdens ir augšā vai ledus. Ja atkausēs, ūdens kūst un tek lejā. Ja tas atkal sasalst, tad jau apakšā sasalst. Es esmu slikts mākslinieks, bet man starp radiniekiem ir labi mākslinieki. Bet cilvēciņos iemācījos zīmēt tieši šajā jomā. Šis ledus, vai ne? Sapratu, jā. Uz ledus gabaliņa uzlikt kaut ko. Tev pat neko nevajag. Tāds pats ledus gabaliņš. Jā. Vienkārši uzlikt ledus gabaliņu. Jā. Ja tas izkus ar barību, tad pēc tam tas var atkal sasalt. Jā, bet par to mēs atceramies. Citā vietā. Bet gabaliņu vairs nekad nebūs. Līdz brīdim, kad mēs tos nesavāksim un nenoliksim atpakaļ vietā. Šie cilvēciņi izklīda, šie cilvēciņi caur tiem iegrena. Viņiem vairs nav iespējas pacelties augšā. Nav to resursu, ir tikai resursu iznīcināšanai. Nav resursu, lai izveidotu. Ļoti daudzas problēmas tiek atrisinātas tieši dabiski, tiešā veidā izmantojot modelēšanas metodi ar maziem cilvēciņiem. To sauc par modelēšanas metodi ar maziem cilvēkiem. Kas tas ir? Paskatieties skalā 4.1, orientējieties pēc tās. Tur jums ir īpaša sadaļa par MC, arī to apskatiet. Apskatieties, kur tur atrodas Megladēns. Jums šovakar būs patīkams vakars un patīkama nakts. Jums būs viss tas vismaz jāapskata. Uzdevums nav obligāts, bet visu, kas sākas no pirmās daļas līdz risinājumam, vēlams apskatīt, lai rīt tie, kas būs, varētu pareizi uzdot jautājumus. Labi, bet jau otrādi, ja tur bija +6 grādi, tad kāpēc viņš, es tiešām nesaprotu, atkal turp dodas? Pirmkārt ir saldētava. Saldētava parasti tiek atkausēta. Tātad pašā leduskapī ir -5, -6 grādi, tas ir pats svarīgākais. Bet ir taču vēl kaut kas. Un ja mums leduskapis uz kādu laiku tiek atslēgts, mēs skatāmies, kur varam nolikt gaļu. Vai nu mēs varam to atstāt šeit, vai izņemt saldētavas kameru? Tas jau ir atkarīgs no mums pašiem. Tā ir mūsu subjektīvo faktoru, mūsu subjektīvo resursu pārvaldīšana. Tātad, kā redzat, mēs nerisinām katru uzdevumu uzreiz pilnīgi konkrēti un pilnībā, jo mēs nezinām sākuma nosacījumus.
Ja mums nav zināmi kādi sākuma nosacījumi, mēs tos arī neizdomājam. Mēs ņemam modeli. Būtībā mēs ar jums paņēmām tikai modeli un modeli izanalizējām. Kas notiks tālāk, tas ir atkarīgs no tiem nosacījumiem, kas radīsies. Pretēji situācija. Mēs sakām, ak vai pastāvīgi pārrāvumi. Vadi aplido šādos laikapstākļos, te plus, te mīnus. Mums tas jau ir apnicis. Kā panākt, lai uz vadiem neveidotos aplidojums? Skaidrs, ja laiks ir labs. Vai to vispār var izdarīt? Kādi cilvēku resursi, kādi līdzekļi mums tam ir pieejami? Protams, jūs varat. Kāpēc? Es mazliet esmu provokators. Tātad es uzdošu jautājumus, uz kuriem varbūt šobrīd nav atbilžu, bet jau sen esmu sev izveidojis aksiomu, neatrisināmu uzdevumu nav. Tādu nav. Ir neprecīzi izvirzīts mērķis, ir nepareizi noformulēts, ir vēl daudz kas cits, bet neatrisināmu uzdevumu nav. Ja mums ir kāda situācija, kas mums nepatīk, un ar to kaut kas ir jādara, vienmēr ir iespēja to atrisināt. Tāpēc mūsu absurds ir elektriskais vads starp mums galdiem, starp diviem balstiem. Tas, ko ASV sauc par ledus lietu, kad lietus līst pie temperatūras ap nulli. Kaut kur augšā ir atdzesēts ūdens, tas nokrīt lejā un uzreiz sasalst. Ak, kādi laikapstākļi. Pirmkārt, sniegs ilgi nesasala, un vadus pārāk stipri pārkarsēja. Un vēl pie visa pievienojās vējiņš. Ko viņi dara? Aptin vadiņus, pēc tam palaiž cauri nelielu strāvu zem sprieguma pietiekami, lai nedaudz uzsildītu. Tā dara visi. Vienkārši zem jumta nedaudz uzsilda vietas, kur var veidoties lāstekas, lai neveidotos uzkrājumi un nekondensētos ledus. Lūdzu, pastāstiet sīkāk par lāstekām. Ēku un māju jumta perimetrā vadu uzliek tā, ka nav vajadzīgs daudz enerģijas, tikai nedaudz paaugstinās temperatūra, un tas neļauj ledumu kondensēties. Un viss. Pie lāstekām mēs vēl atgriezīsimies. Paldies par atgādinājumu. Es gribēju par to runāt rīt, bet labi, lai būtu šodien. Mīļākais ziemas uzdevums – decembris. Bet vadiem kāpēc vēl vajag? Kāpēc mums nepietiek ar to, kas jau ir? Kāpēc? Es pieminēju atsevišķu vadu. Ja mēs šo vadu izveidosim ar nelielu spriegumu, tad zaudējums ir grūti tā nodrošināt. Piemēram, mēs parasti taisām vadus. Es vienkārši gribu, lai vēl mazāk. Lai pa tiem elektrība plūst ar iespējami mazāku spriegumu ar mazākiem zudumiem. Un principā, jums zināmais pasaules šaha pilots Mihails Bobriniks savu doktora grādu ieguva ne tikai par asinhronajiem dzinējiem, bet arī par enerģijas pārraides sistēmu lielos attālumos ar minimāliem zudumiem. Bet šeit sanāk pretēja situācija. Mums daļa enerģijas ir jāatstāj vados. Tātad mēs pastāvīgi uzsildām, vai ne? Paptinam, uzliekam un mēs zaudējam enerģiju. Jūnijas, jūlijas, augusts, nē. Tieši tā, vai ne? Kāpēc es to pateicu? Bet ja ir atsevišķs vadiņš, ka temperatūra ir siltāka par 10 vai 5 grādiem, mēs vienkārši ieslēdzam. Tas ir tieši tā. Sistēma ieslēdzas tikai bīstamos brīžos vadiem. Tāpēc rodas uzdevums, kā noteikt bīstamā brīža sākumu ar temperatūras sensoru palīdzību. Mitruma sensors. Tas nav sarežģīti. Nav jēgas baidīt detektors. Cik viegli un cik grūti runā zinošs inženieris. Šim nolūkam ir speciāls ierīces.
Bez aizvainojuma tā parasti ir normāla reakcija. Es vienkārši negribu šo sensoru. Sensori, tā jau vairs nav ideāla sistēma. Mēs sākam sistēmu papildināt ar kaut ko. Tam visam vajadzētu notikt pašam no sevis. Tāpat kā mums leduskapī. Lūk, kā bija, un lūk, kā ir kļuvis. Bet tāpat tas ir kā ledus gabaliņa pievienošana. Bet leduskapī jau sākotnēji ir. Ja mēs rūpīgi paskatāmies uz leduskapju resursiem, tad tur parasti vienmēr ir tāda maza trauciņa, kurā ielej ūdeni. Un šo ledu pēc tam kubiņos izmantojam visdažādākajiem mērķiem, lai gan patiesībā tas tur ir arī savām iekšējām vajadzībām. Nu, tikai vienreiz. Kāpēc? Kāpēc? Fastiskusa mēs atvērām, mēs atkal atjaunojām sistēmu. Uzreiz visu aizvērām, pielējām ūdeni. Tātad tā. Sistēma ir jāatjauno. Tātad tā ir. Tāda ir sistēma. Tā kļūst vecāka, vai ne? Vads pie vada tiek pievilkts, vai ne? Nedaudz mazāk izplošanās, vai ne? Atkarībā no tā, jā, tā pretestība samazinās. Jaudos tā palielinās un, piemēram, jā. Tas ir tā ļoti forši. Es neesmu rēķinājis. Šī otrā dzesētā jauda palielinās, tāda pati kā pirmajam. Tas sāk uztilt. Atbildiet uz šādu jautājumu. Kas šajā gadījumā ir sensors? Kas tas tāds ir? Nē, tas ir bez sensora. Labi. Šajā gadījumā pats vads. Tātad? Sasprindzinājums ir jūtams. Nē. Nu, paskaties, vai ne? Šeit mēs nespēlējamies ar precīziem detektoriem, vai ne? Vienkārši tāpat. Paliek vēsi, vai ne? Tātad vadītājs saraujas. Skaidrs, jā. Lūk tev. Tātad atkal kļūst silts. Īsāk sakot, kļūst par vadītāju. Tās pretestība kļūst mazāka. Jūs atceraties. Garums kļūst mazāks. Situācija nevienmēr ir nemainīga. Nu, dažādās atkarībās, teiksim tā, jā. Lūk tev. Tātad tas kļūst īsāks. Piekrītu. Tā pretestība arī kļūst mazāka. Labi. Lūk. Pie tā paša sprieguma tā galos, jā, strāva palielinās. Un te nu viņš iesildās. Jā, sistēma to notur, tātad sistēma ir stabila. Nestrīdēšos. Lēnums. Lūk, piemēram, jā. Galvenais ir panākt, lai tas strādātu tieši tā, kā vajag. Tā tad ir jāprēķina, vai ne? Tieši šī vada pretestība. Jāprēķina tā, lai šis stabs tiešām pilnīgi noteikti nepaceļas pat ne par 1 milimetru. Teiksim tā, mums ir ideja. Tieši tā, lai jau notiek, lai jau. Ja ir idejas, pārējo jau var nolikt malā. Kādi vēl resursi mums ir? Es tur starp citu pieminēju cilvēku resursus. Nu, ja mums vajag ledu, vai ne? Ledus, tas ir elektrība. Jā, slikti, jo lietus ledus ir ļoti. Lietus ūdens ir ļoti tīvs. Labi un svešvaloda. Lietus ūdens ir ļoti tīvs, un tāpēc tā pretestība ir ļoti augsta. Ja ūdens uzkrājas uz ledus, tas neies cauri ledum, tas ies pa vadu. Tas uztvers ledu kā izolatoru un neko vairāk. Neesmu inženieris, neesmu izdomājis. Tātad jūs domājat, ka tur ir 2 vadi vai nepareizi, ja vai es pareizi saprotu? Kad uzkrājas ūdens, tad, ja kas, tas aizver ķēdi, kurai tā jāizver. Pilnīgs nāvējošs brīdis. Pasaki man tikai tad, ja viņš pats apsēdīsies. Es ļoti priecājos, ka man vienmēr pie vada ir ļoti augsta lieta. Veidojas pelni, tie uzkrājas, tie paliek tur, kur tie izkrita. Tie ir izlikti, tie izkrita, ja tā būs krāsns, tie tiks samaisīti. Ja es nekļūdos, tad tas ir Spartaks. Es savienoju vārdu braukt. Lūk, un tagad mēs arī sāksim.
Šeit ir galvenās nianses. Tur, kur ir slepenās būtības. Tā ir zvaigznes būtība, un to nevajag redzēt. Nu, kur tad mums ir zvaigznes? Kāpēc tas ir radīts? Tā tad ir jāizveido vada pārplūde, kas notiktu jebkurā gadījumā. Un arī sliktos apstākļos. Bet vads tik un tā grib pārplūst. Ar ko tas ir saistīts? Subtitrus veidoja dimators. Tas ir uz bodhi. Kā jebkurš. Viela, kura ir tilpums. Lineārs izmērs te neizbēgami ir daļa no savas pašas ķermeniskās altmas. Bet ir vēl viena nianse. Caur to iet tas, kas vispār kā likums tiek pieņemts. Apakšā ir tīrība. Un tā kopā peld nianses. Un videoklips, lai kāds tas arī būtu, gandrīz vienmēr ir. Labi, atstāsim šo uzdevumu. Es jums paziņošu. Paldies. Es nezinu, kas tas ir. Uz drīzu tikšanos. Šajā gadījumā mēs vienkārši tā arī nezinām, kā tas būs tālāk. Lūk, mēs redzam, ka mēs tikai stāvam un skatāmies. Sveiki visiem! 19. gadsimtā. Gadsimtā es neatgriezos, mums Vīnē nav nekā tālāk. 300 kilometri. Jā, ko darīt? Pasteidzies. Nu, piekrītu. Jā, tieši tā, ka. Reālās romiešu sistēmas apstākļos parasti vēršas tieši pie vērienīgiem faktiem. Tāpēc rodas grūti novēršami aprēķini. Iekšā. Izstāsti par vācu studentiem. Kompozīcijā nebija nekā ārpus kolēģiem. Tas nevarētu būt par godu cilvēkam. Daļai jābūt reālos ietvaros. Tu kā matemātikas daļa attiecies uz matemātiku. Turku students. Ilgi bija radieka. Okeāns. Ziemeļos nedrīkst iziet cauri. Kāpēc? Viņš paņēma, ne jau pārbaudīt, paņēma studentu. Sāļā okeāna uzacis bija savilktas viņas acīs. Un pakļāva ļoti stipram salang. Un tā kā tur izveidojās saules kārtiņa. Viņa turpināja sasalt līdz spēku izsīkumam. Pat pie vislielākā saules saldais ūdens sasals cauri, bet sāļais ūdens pusstundas laikā nesasals cauri. Un Širka pamanīja, ka jūrā tā nenotika. Jūrā ir tik daudz tukšu vietu un jūras okeāni. Gadījumā, kad viņš ātri tika noķerts, viņš tika noķerts Adamovska. Bilot aļanse. Viņa nešaubījās, ka viņu izspiedīs. Spilgti spēcīgas ražas, ko radījuši nopietni cilvēki. Subtitri veidoti Dimatorzok. Šie pretledus lāsteku vadiņi. Tas, protams, ir labi, bet skrējējs tos nesapīs, es jums saku. Šādi pazaudēti priekšmeti pirmkārt. Uz kādu norakstīt apcirpti badā, man tas nav pareizi. Ir komunālā saimniecība, ir veselības aprūpes nodaļas, pavisam dažādi objekti, atšķirība gada izdevumos. Es neorganizēju, es stāstu to, ko man stāstīja kaut kad sen atpakaļ, sen un negluži tā. Sistēma. Kūšanas spektrs kalibrācija.
Rudenī. Rudenī. Ja ne rudenī, tad ar prieku, tad tas ir normāli. Bet ja ne rudenī, tad jāizdomā kaut kas, lai ar minimāliem zaudējumiem. Agrā pavasarī jāatbrīvojas no ledus, no lāsteku krišanas, no struktūru bojājumiem, no bīstamības, triecieniem, nobrukumiem ar jebko. Mums ir jāizstrādā sistēma drošības nodrošināšanai. Sapratu, lāstekas tāpat veidosies. Ūdens noteku kunkuļi tāpat veidosies ar lāstekām. Kaut kas ir jādara, lai, kad pienāk pavasaris, nebūtu tādas straujas vētrienas krišanas. Kurš to darīs? Tas ir uzdevums. Kurš ir gatavs uzzīmēt plus mīnus ar cilvēciņiem, bez cilvēciņiem, dažādiem? Laiki pārsvarā bija viesizrādēs. Ziemā. Šeit mums ir tipiska māja ziemā. Te ir jumts. Siena. Tur ir dažas kontrakcijas. Tā, vai ne? Šeit uzkrājas sniegs, bet tas var noticēt, bet šeit uzkrājas sniega kaudzīta. Pēc tam tas nedaudz kūst, nedaudz sasalst un izveidojas vesels ledus gabals. Pavasarī saule sāk sildīt. Caurule uzsilst. Šī detaļiņa atslāņojas. Vispirms nobrūk apakšējā daļa, tad vidējā un tad pienāk īstais brīdis. Augšējā daļa, kas zem jumta malas čaukst, saliet spārnus uz leju. Un tas, kurš atrodas tieši šeit uz ietves. Būtībā riskē diezgan daudz. Ak, mēs taču aprokam. Jāsaprot pavisam vienkārša sistēma, kura varētu glābt arī šeit. Tieši caurulē tā. Es nezinu, kā jūs teiksiet. Es aprakstīju situāciju tikai tur, kur nav sētnieku. Protams. Man ir ideja, it kā aizvērt, un kad viss sakrājies, tad atlaist. Nu, kāpēc jums rīkoties, ja jūs? Ja mēs aizveram, tad tas sāk uzkrāties, sāk tecēt ārā, pat izskatās neglīti, viss tiek piesārņots. Jebkurš sētnieks mums pateiks, ka te nesapratīs. Un es kā rekvizīts, ka es izlemtu, kad noklausīšos diplomu, bet neviens neklausīsies. Es gribu dzirdēt, ko jūs esat iemācījušies. Kad no 9. stāva krīt, tad ledus joslas. Lūk, šādi pa diagonāli. Un pusmetru gara šī ar uzsildīto. Tāda daļēji paliknīša, tāpat kā senos laikos, vai ne? Es to jau teicu. Es to joprojām varu izdarīt. Nu, nāc. Ja mēs ātrāk pārliekam vannu garā stāvoklī, tas nozīmē, ka pēc tam tā paliek bezdarbībā. Jā, lieliski, lūk, tas vēlreiz palīdzēja. Tika piedāvāts pirmais solis. Ja tas visātrāk notiks attālumā, tad tam vajadzētu izkust. Nav iebilduma. Bet man dot iespēju. Ieslēgt. Ļoti lielām apstarošanām. Tātad, ja runa ir par cauruli, tad vajag novietot to pie jūsu kājas, lai tas būtu gals. Ja runa ir par trauku, tad tas ir kā tās bultiņas, tātad ūdens, ziniet, tātad jums. Liela soma ir ar lielu pamatni, vai ne? Šeit, ja mēs nedosim iespēju jūsu pamatnei, tie vai pamatnei, kad liela soma nebūs vajadzīga, tā krāsies. Nu, darīsim tā, vai ne? Kādā veidā?
Tātad patiesībā vienkāršs variants. Ja solis, tad es tieši tas ir pārpilnību. Lūk, paši mēs izmantosim. Ja krāsies ar ko, ja steidzoties, tad ir, bet jebkurā gadījumā liksim gaismu. Uz kurieni tas ved? Caurules vietā vienkārši, lai ķēde nekrātos, ūdens notek pa vairogu un caur šo caurumu. Un tur ūdens kūst. Tas arī normāli ārpusē notek lejā. Lūk. Klasisks piemērs tam, kā tiek izteikts risinājums, kas vēl nav līdz galam izdomāts. Tas nav domāts kā aizvainojums jums. Tātad jūs teicāt, ka jānoņem caurule. Jā. Un piekārt ķēdītes. Uz nagliņas piekārām. Kāpēc nepiekārt pie caurules? Vai vismaz līdz pusēji? Ja veidojas ledus, tad rodas kaut kādi sarežģīti mezgli. Tas ir avots, kur rodas. Bet caurulē tas arī var notikt. Jo ķēde to noturēs. Saprotiet, kur ir jūsu risinājuma galvenā būtība? Kur bija galvenā problēma? Lai nenokristu. Lai noturētu. Tā tas turējās pie sienām, bet sienas ātri uzsilst. Tātad sniegs vairs neturas un turpina klusi kust. Tātad jūs nosaucāt daļas no risinājuma, tās vienkārši vajadzēja tālāk savienot. Un tas mierīgi turpina kust tik ilgi, cik nepieciešams. Dažās mājās mēs uzkārām velosipēdu ķēdes 1,5 līdz 2 metru garumā. Viss bija labi. Tur, kur viņi to nepakāra, tas turpināja kust. Ķēdi neuzkārām. Labi. Izmaksas minimālas, sistēma darbojas ilgi. Atveriet tekstu gandrīz pašās beigās un meklējiet 7. otro soli. Gandrīz pašās beigās tur 903, 967. Ļoti svarīgs solis analīzē ir kontroljautājumi. Vienmēr, kad mēs saņemam objektu, mums jāatbild uz 4 jautājumiem, kas tur ir uzdoti. Pirmais jautājums ir par sistēmas ideālumu. Ja mēs jau ieviešam kādu elementu, ja mēs transformējam kādu elementu sistēmā, tad viss pārējais tam jādara pašam. Pirmais, ko mēs jautājam, vai elements pats veic šo darbību? Vai viņš to dara pats vai nē? Otrais. Jābūt novērstam kādam pretrunam. Turklāt ne vienkārši kādam, bet tieši kādam fiziskam pretrunam. Ja runājam pavisam precīzi, tur bija diskusija, ja filmā jūs pamanījāt, kāpēc ne fizisks, kāpēc ne tehnisks. Patiesībā tā bija vecā izpratne par pretrunām. Tagad mums šeit ir tehniskā pretruna, šeit ir fiziskā pretruna, un šeit vienkārši notiek fiziskā pretruna mikro līmenī. Mēs aplūkojam 3 veidu pretrunas. Vai, teiksim tā, 2 veidu, bet viena no tām sastāv no 2 daļām. Mūs ļoti interesē, kura tieši fiziskā pretruna tika novērsta un vai viena no abām tika novērsta. Trešais kontroles jautājums. Kāds kontroles elements mums ir? Tātad, kas vada mūsu sistēmu? Šajā gadījumā ar ko mēs vadām? Vai mēs vispār kaut ko vadām? Mēs vadām. Un mēs to noturam.
Turklāt ne tikai mēs noturam, ledu notur, ķēde notur ledu tik ilgi, kamēr tas pilnībā nepārvēršas ūdenī. Saurule to nedara, bet ķēde dara. Kāpēc? Tāpēc, ka mums temperatūras laukam ir gradients. Tāpēc, ka šeit temperatūra ir augstāka bieži vien salīdzinājumā ar citām vietām. Temperatūra ārpusē ir augstāka, un tāpēc mums šeit rodas problēma. Bet, ja ķēde ir iekšpusē, ja mēs noturam no iekšpuses, šī problēma pārvēršas par pozitīvu īpašību. Tā noturēs līdz pašām beigām. Jo viss būs izkusis, bet uz ķēdītes vēl būs ledus gabaliņi. Ļoti labi. Un 4. moments. Vai uzdevums, kas izstrādāts vienam ciklam, ir derīgs? Reālajā gadījumā, kad ciklu ir daudz. Kad mēs atveram leduskapi un redzam, ka kubiņš ir sasalis, tas nozīmē, ka viens cikls ir nostrādājis. Mums atkal viss tas ir jāatjauno. Mēs sakām, jā, tas ir iespējams, bet sistēma jau sāk jukt prātā. Šāda situācija var turpināties gadiem, līdz kāds neiejauksies. Cilvēks ir visusticamākā tehniskās sistēmas daļa. Kā to pareizi iestatīt? Ziniet, vienalga. Galvenais, lai tā nenonāktu tajā pusē, kas uzsilst. Galvenais, lai tā nenonāktu, principā šeit varētu uztaisīt vēl kādu kronšteinu vai ko tam līdzīgu. Turpinājums sekos. Mums tā vienkārši stāvēja, un ar to pietika. Vai pareizi? Pareizi. Katram konkrētam gadījumam mums tas ir jādara un jānodrošina. Izdarīt vienu reizi un vairāk vairs nav jāuztraucas. Lūk, ko mēs vēlamies no jebkura risinājuma, vai tas izturētu mūsu kontroli jautājumus. Ja kaut uz vienu kontroli jautājumu risinājums neatbild, tātad mēs to esam izdarījuši slikti. Tas darbosies nestabili, tas nedarbosies tā, kā mums vajadzēja. Tātad mums nāksies visu analīzi pārstrādāt no jauna. Pat ja jūs uzreiz atrisināt uzdevumu, ja jums uzreiz ienāk prātā ģeniāla ideja, pārbaudiet to ar kontroli jautājumiem. Tas notiks. Tāpat nesanāks. Kamēr jūs visi esat noskaņot uz uzdevumiem, došu vienu uzdevumu, bet atstāšu to uz nakti. Vai var? Rīt mēs to izjauksim. Jūs visi aptuveni zināt, kas ir mūsdienu supertanks. Tagad Samsung nodarbojas ar tankuģu būvēšanu, kuru garums ir 500 ar kaut ko metri. Viņiem vajag lielu. Viņiem vajag aci. Kāda ir viņa problēma? Problēma ir tā pati, ar ko viņi tagad tur nodarbojas, nedaudz uz dienvidiem no Inčonas vētras laikā. Nav skaidrs, no kurienes radās slikti laikapstākļi. Vētra un lūk tankuģis uzskrēja uz tā akmens. Īsāk sakot, puse tankuģu nogrima. Tagad vāc kopā. Visa dzeltenā jūra uz kādu laiku kļuva melna. Savāks. Viņi ir zinošie, viņi ir gudri savāks. Uzdevums. Laiks tam ir jāpaiet. Tur viss kārtībā, kruīza ātrums ir 5 km/h. Tātad teorētiski tā ir laika līnija. Tātad, ja mēs nejauši pamanām uz horizontu uzpeldējušu zemūdeni, kas neatbild uz mūsu signāliem, tad ne izvairīties, ne apstāties vairs nepaspējam.
Uzdevums, kā samazināt tanka kuģošanas spēju vismaz 2 reizes. Izdomāt tādu pašu tanku, izdomāt tādu ideju. Galvenais darba instruments ir mazi cilvēciņi. Tagad mēs pievēršam uzmanību. Metodoloģiski tas ir nepareizi. Es tagad neatbildēšu ne uz vienu jautājumu. Tas taču ir mājas darbs. Uzdevuma mērķis. Vai jūs visi sapratāt? Bet te ir jautājumi. Vai to risina pēc aris? Mēs to analizēsim pēc aris. Es jums to parādīšu aris analīzē. Bet jūs, protams, jau nevarēsiet vienas nakts laikā apgūt visu teorijas tekstu. Jums nebūs ne laika, ne vēlmes ar kaut ko nodarboties. Jūs vienkārši padomājiet par to tāpat. Un pēc tam es parādīšu, kā to patiesībā dara. Tātad šobrīd nekas briesmīgs šeit nav, tas ir normāli. Nu, kādam vajag nospiest uz gala, ja ir mazāk. Jā, ir kapteinis, ir vecākais palīgs, ir arī banka. Viņš nospiež, viņš visu dara, bet tomēr bremzē 5 kilometrus. Kāpēc? Viņš ir ļoti smags. Kā sistēma tagad darbojas? Vienkārši tā nejauši. Viņi izlaiž spārnu atlokus. Viņi mēģina bremzēt ūdenī, viņi mēģina to atgriezt atpakaļ virzienā. To visu viņi dara. Viņš cenšas to visu izdarīt 5 kilometru garumā. Ir labs, bet barbarisks veids, samazināt inerci. Pēc tam izslēdz tur pusi grupu. Pēc tam. Lūk, laikam tagad to arī vāc kopā, tur atsevišķi eksperimenti. Vajadzīgs. Jābūt aprīkotam, un re, kur mans ledlauzis, viņš nesmējas. Nu, varbūt rīt. Un uzdevums numur 2. Jo tehnisko uzdevumu jūs it kā esat apguvuši, tā ka mums viss ir labi. Es mēģināju, vai ne? Vai esmu mēģinājis? Mēģinām. Tas ir vismaz 5 kilometru attālumā. Nepietiek, par maz. Gribas vairāk un uzreiz. Cilvēcīgā veidā. Parādiet kā galīgo variantu, lai pēc tam varētu vēlreiz izmantot. Lai tas nebūtu uz visiem laikiem, lai jūra paliktu saglabāta. Vesela kaudze problēmu ar nākamajiem. Uzdevums sapratāt. Saprotu. Uzdevums numur 2. Lielajā un varenajā Padomju Savienībā ir vairākas mazas valstis. Pandoras valsts. Zini, vai ne? Starp Spāniju un Franciju. Visas pārējās mazās valstis dzīvo nepareizi. Nolēma apvienoties. Andoras armija tiek rūpīgi apsargāta. Pēc tam radās problēma. Domā palika kņaza monarhija. Un kaut kur tur, Šveices Alpu apkaimē, ir ierakusies kņaziste Lihtenšteina. Visi nosauc 4 mazākās valstis Eiropā. Vatikāns, tā ir atsevišķu stāstu vērta lieta. Šo valstu un to armiju iedzīvotāju skaits ir aptuveni vienāds. Ja Andoras armija aiziet no Samnarino uz Monako, tad pirmkārt Samnarino ļoti ātri atbrīvotos. Tas nav vajadzīgs. Un atjaunos savu nepareizo ierindu. Ja puse Andoras armijas paliks sargāt, pirmkārt var nepietikt, un otrkārt varbūt ar pusi nepietiks, lai ieņemtu Monako. Visai armijai jādodas uz Monako, un visai armijai jāpaliek Monako. Skaidrs, vai ne?
Lūk, šeit ir pretrunas. Pastāv dažas tehniskas pretrunas. Ir armija, kas ir ieņēmusi vienu teritoriju. Mums ar šo armiju jāieņem cita teritorija. Un jāsaglabā tā. Ļoti. Interesanti, kā tas viss izskatīsies. Ņemam pretinieku, vai ne? San Marino ir labs. Tagad mums ir 2 armijas. Šim uzdevumam ir kontroles objekts. Daži saka, ka šeit ir 2 kontroles objekti. Ko darīt, ja tepat blakus ir lauks? Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka Alisa ļauj risināt šādus eksistenciālus uzdevumus. Piemēram, kad viņi iesaistīti. Bet pagaidām jums tas ir jāizdara pašiem. Vai nosacījumi ir saprotami? Pēc tam. Jā, ja izdosies. Ja neizdosies, nāksies atgriezties atpakaļ. Bijusī Navara. Ir tāds karalis. Tur ir līdzīga situācija ar bērnu dārzu, kur bērni paši var izlemt, ko darīt ar šiem 2 vadiem. Mēs ņemsim 2. P.A.E. Negluži. Līdzīgi, jā. Redzi, tas ir labi uzrakstīts. Tādā ziņā tas ir līdzīgs. Bet ir nianses. Piekrītu. Nekad neesmu asociējis šos uzdevumus. Labi. Tas ir skaidrs. Ielādēji. Uztaisām nelielu pauzi, un tad jau turpināsim ar uzdevumu. Tālāk domāsim.